Agrāk vai vēlāk akcīzes nodoklis degvielai Latvijā būs jāceļ, atzīts finanšu ministrs Andris Vilks. Šobrīd notiek diskusijas, vai pieaugums varētu būt 1, 1,5 vai 2 centīmi. Agrāk vēl tas mums būtu jādara. Tuvākajos gados mums akcijas būtu jāizlīdzina, mums ir jātiek līdz šim minimālam Eiropas Savienības līmenim. Tas, protams, ir viens no pasākumiem, kas inflāciju arī celtu. Un šoreiz varbūt tas, protams, tas vienmēr ir negatīva reakcija uz jebkuru nodokļu pacēlumu no sabiedrības puses un biznesa, bet šoreiz varbūt tieši traucējošs elements tas, ka pasaulē ir tāda liela neskaidrība, kā tā naftas cenas, cik viņas ilgi noturēsies pietiekami augstā līmenī. Finanšu ministrs arī uzskata, pasaules ekonomika nav vēl pietiekami atlabusi, lai degviela maksātu vairāk kā $100 par barelu, kā tas ir šobrīd. Attiecībā uz pārtiku un degvielu es teiktu, ka mēs esam kaut kādā pāris gadu vecā pagātnē, kad ļoti aktīvi rosījās arī tieši tādi nākotnes darījumu veicēji, spekulanti, ņemot vērā, ka ir diezgan liela nestabilitāte daudz dažādos faktoros un ļoti daudz valstīs. Tā kā šis brīdis ir tāds stipri nenoteikts. Es domāju, ka cenas ir pārsnieguši to līmeni pasaulē, kādam viņam būtu jābūt. Viņa prāt, tuvojoties pavasarim, ja tiks atrisināta konflikta arābu pasaulē un nebūs ievērojams dabas kataklizmas, cenām būtu jāatgriežas normālā līmenī.